Novembrī Ogres tehnikumā notika seminārs izglītības programmas elektronika izglītojamo karjeras izaugsmas iespējas nozarē, kurā piedalījās audzēkņu pedagogi un sadarbības partneri no SIA Hanza Elektronika. Šoreiz mēs pirmo reizi praksē nosūtījām audzēkņus, kuri nāk pēc vidusskolas. Un audzēkņiem ir interese par šo profesiju, viņi ir mērķtiecīgi un ļoti labi ir tas, ka viņi ir apguvuši šo ražošanas tehnoloģisko procesu šobrīd, un ko viņi arī parādīja prezentācijā, ka viņi tagad izpratīs un sapratīs, kāpēc ir vajadzīgs teorētiskais cikls un arī vairāk mācību priekšmeti, kas pirms tam likās nenozīmīgi. Audzēkņi bija sagatavojuši prezentācijas par prakses laikā iegūtajām zināšanām, pieļautajām kļūdām un secinājumiem, ko komentē arī prakses vadītājs no Hanza Elektronika. Programmēšana, testēšana, pakošana, izgriešana, ko es varētu aizmirst. Es nezinu, mēs programmēšana, testēšana. Jā, viņam bija ļoti daudz, viņš ļoti daudz testēja. Viņam ir jāatrod savu vietiņu firmā. Protams, vēl ir kaut kāda mazāk darba, un zem katra šī darba arī tas izplatās kā kuram produktam. Tieši mūsu daļā firmas mums tieši mainījās produkti, bija liela dažādība. Mūsu kolēģi, viņiem tomēr bija vairāk vienas firmas produkti ar dažādām variācijām, ļoti līdzīgi. Pie mums bija vairāk, ka katram produktam vajadzēja iemācīties, kā tieši ar to strādā testēšana, programmēšana, tieši tā visas tās daļas. Pie reizes arī tagad mācības stundas nav tik nogurdinoši. Izej ārā, vēl nav tumšs palicies, jau tā neesi nogurs, var turpināt vēl kaut ko darīt. Cādāk tāda pilnas darba dienas, 5 dienas nedēļā, tas jau bija nedaudz nogurdinošāk. Man atkal tagad mācības liekas vieglākas, tāpēc, ka es vismaz saprotu, par ko iet runa. Jo pirms tam bija tā, ka nevienmēr bija skaidrs, kas notiek ar ko. Šie puiši ir ekscelenti. Man bija prieks, viņi kā ienāca. Mēs jau runājām, ka principā varētu ieskaitīt arī kā pārbaudas laikā, ka puiši puspārbaudas laiku ir izturējuši. Pusotrs mēnesis ir nostrādāts, jo tā mūsu attieksme pret puišiem ir tieši tāpat kā jaunajiem darbiniekiem. Un mēs viņus liekam reāli pie reāliem produktiem strādāt, līdz ar ko tas, kā arī jūs teicāt, tā ir mūsu arī attieksme, ka, lai visu saprastu, kas notiek, ir jāprot sagarināt detaļas, apalvot vadiņi, iepakot produktu. Tiklīdz kā mūs iepazina, mums deva ar vien sarežģītākus darbus un kompleksētākus. Atbildīgāk bija. Jā, atbildīgāki darbi, lielāks darba temps. Un, principā, jā, mēs darījām visu to pašu, ko darīja Reāli darbinieki. Ko mēs iemācījāmies, lielākais bija pat tā sapratne, ko mēs darīsim, kas būs tā saikne, ko mēs mācīsimies arī šeit pēc tam, un kāpēc mums tā vajag. Mums drusciņi tie darbi atšķīrās salīdzinot ar otru grupu. Ja? Mums tur katrā posmā tie testi bija jāveic, lai zinātu, ka tajā posmā tas produkts ir izgājis. Vairāk tādi tehniskie varētu teikt. Mūsu šodienas sanāksmes rezultāts ir, ka mēs kopā gan ar audzēkņiem, gan ar pedagogiem, gan ar uzņēmumu izstrādāsim metodisko materiālu, kā šo sadarbību pareizi metodiski īstenot. Pateicoties duālajai izglītībai, kas tiek realizēta Ogres tehnikumā, tā ir iespēja vēl kvalitatīvāk sagatavot audzēkņus darba tirgumu. Sintī Lukši, Jānis Akmeņkalns, Ogres televīzija.